Es baigi neizplūdīšu šajā tematā, jo es par šo jau runāju savos Instagram storijos, ka es vienkārši gribu mājās mazu egli, bet mums nav vietas mazai eglai, tāpēc es izdomāju beidzot papagaļus salikt vienā būrī, tāpēc, ka sīkā tagad beidzot būs sasniegusi vecumu, kad viņa var droši dēt olas. Areles nevar pāroties līdz 1,5–2 gadu vecumam, tāpēc, ka meitenīte var neizdzemdēt olu, jo tā ola būs par lielu viņai. Sākumā mēģināju viņu salikt vienā būrī ar domu, ka viņi varbūt nepārosies, bet viņi tāpat pārojās. Bet labi, sāksim darīt šo lietu, tāpēc, ka viņi nevar aizvērties. Es jau jūtu, kā šis video uzskatīs uz nerva visiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņi nevarēs izturēt šos abus papagaļus. Es jūs pilnībā saprotu, jo citreiz man arī tā ir. Bet es domāju, sākumā izlaidīsim mazuli no būra, lai viņš vienkārši uzkāpj uz būra. Jūs ziniet, kā ir, es negribu uzreiz vērt vaļā sīkās būri, jo es negribu, lai viņa šodien tā kā pārā, jo viņa ir psihopāte. Es mazuli vēl varu dabūt būrī, bet šo sīko es tā kā nevaru vispār dabūt būrī, un es šodien negribu ar to ņemties. Ja sīkā lēks ārā, labi, es labāk paturēšu šīs turtiņas. Es negribu, lai viņi izkāp ārā. Nu, kā priekšā? Mazulis šokā. Čista. Jūs šodien kāpsat? Varbūt viņu vajag piestumt tuvāk. Nu, re, kur ir jau ieeja, paskaties. Vienkārši iekāp iekšā un viss. Ak, Dievs, nevar būt, ka mazulis beidzot kāps iekšā. Ja viņi uzreiz darīs lietas, es īstenībā nebūšu šokā. Nu viss. Ak, Dievs, viņš kāp. Oh, mazulī. Oh, viņš ir iekšā būrī. Ai! Ak, Dievs, viņš uzreiz ēdīs. Jūs paskatāties, kā sīkā cenšas pieiet pie mazuļa. Tā kā viņa reāli grib ar viņu satuvināties, bet mazulis prostēda. Tā kā viņam ir pilnībā vienalga, es te atnācu paēst, ko tu lieti pie manis? Labi, nav nekāda ekšana. Viņi vienkārši tagad kopā ēda. Šis ir tik gadlaicīgi, tāpēc, ka es domāju, ka viņiem būs kaut kāda īpaša saikne, ka viņi tur kaut ko īpaši izdarīs, bet viņi vienkārši paēda kopā. Tagad mazulim vajag padzerties. Viņš reāli izdarīs pilnībā visu, tikai neies pie sīkās. Oi, cik viņa mīļi, paskatieties, kā sīkā visu laiku uz viņu skatās un gaida no viņa ekšanu. Ak, Dievs, mazulis tūlīt dziedās. Viņš jau paver spārniņus vaļā, tā nav laba doma. Jo tad, kad vīrietis sāk dziedāt, tad meitenīte tā kā dibenu gaisā paceļ un tad viņi pārojas. Tā arī notiek, tāpēc vienmēr, kad mazulis sāk dziedāt, tad sīkā vienmēr savu asti uzceļ gaisā, jo viņa uzreiz grib taisīt bērnus. Es jau uzreiz saprotu, kad mazulis sāks dziedāt, jo viņš vienmēr paver spārniņus vaļā. Un tad viņi tā kā dejo un izrādās. Bet izskatās, ka šeit nebūs nekādā ekšanā tuvākajā laikā. Viņi tagad cenšas vēl aprast viens ar otru. Ak, jūs paskaties, viņi reāli tulīt sāks kauties. Ļoti mīļi jūs esat. Reāli jūs paskatāties, kā viņa uzprasās. Es tikko nomainīju viņiem barību un aiztaisīju durtiņas un mazulis uzreiz šitā piegāja riktīgi tuvu izejai. Izskatās, ka viņam jau pietika un viņš grib ārā, vai ne? Mazuli gribi ārā! Jā, sīkā uzkrita gan jau uz nerviem. Bija otrās dienas rīts un es viņiem brokastīs ieliku salātlapas un mazulis loģiski pat taisno pirmais pieskrēja pie tā ēdiena trauka un saka, ēst tās salātlapas, jā. Bet sīkā jau arī gribēja ēst, vai ne, jo bija brokastis un viņa tā kā centās pieiet pie tā ēdiena trauka un es jums saku, mazulis viņu nelaida ēst. Viņš tā kā šņāca viņai virsū, viņš viņu dzina projām, tā kā viņa nevarēja tikt pie tā ēdiena trauka. Es kaut kādus mazus kadriņus paspēju noķert, bet es pašu labāko loģiski, ka nenofilmēju, kā viņš tur ņēmās. Un tad sīkā beidzot tika pie tā ēdiena trauka, un tad viņa tur kaut ko ieda, bet mazulis atkal viņu aizdzina projām, un tad man palika sīkās žēl, jo mazulis tur viens pats žirī,
un neļauj sīkajai pieiet, kaut vai tur bija tik daudz salātlapu. Nometu vienu salātlapu būrā apakšā, tā kā citreiz sīkā tā darīja, ka es viņu ieliku ēdiena traukā salātlapu, un viņa nometa viņu zemē un nogāja zemē un tur ēda. Iedomājieties. Mazulis to ieraudzīja, ka tā salātlapa tur zemē, un viņš pataisno nogāja zemē un ēda to salātlapu, kas bija sīkai domāta. Kadru no šī notikuma es jau ieliku Instagrama storijā, kur viņi abi sēdēja uz tā zariņa un sīkā gribēja, lai viņu pačobina, bet mazulis tā kā vispār viņam negribējas nekādas mīlināšanās. Papagaļi tā dara, ka sākumā viņi pabrīdina, un tad viņi vienkārši ar atvērtu knābi tev pieskarsies, un ja tu nenomierināsies, tā viņi tev kodīs. Bet, jā, viņi vienkārši meņģējās, tā kā nedomājiet, ka viņš tur viņu daudzsadnē. Un pēc tam sīkā tā kā vairs nelīda klāt mazulim, ja viņa saprata, ka viņš tā kā negrib ar viņu neko darīt. Un viņa vienkārši blakus viņam, tā kā viņiem bija vēl atstarpīta starp, viņa vispār pat nekustējās, viņa gulēja. Un jūs iedomājaties, mazulis vienkārši ik pa laikam viņu sāka bakstīt, viņš gribēja ar viņu strīdēties. Viņi tur rīktīgi meņģējās, tik žēl, ka es to nenofilmēju, tāpēc, ka tajos momentos tieši, ka es iesēdos dīvainā, tā tikai viņi sāka meņģēties, un tā, ka es viņiem sēdēju blakus, te viņi abi divi paklausīgi tur sēdēja, bet jā, viņi tur rīktīgi meņģējās. Tad es viņiem vakar iedevu tos kociņu gardumus, un loģiski, ka mazulis atkal bija pirmais pie viņiem un sāka ēst, un sīkā atkal centās pieiet, un viņš, protams, kā atkal sāka viņu dzina projām. Sīkā pārāk traki gribēja to kociņu ēst, tāpēc viņu vienkārši piegāja pie sava kociņa, un mazulis arī tā kā riktīgi gribēja ēst, un tad viņš paēda, un ik pa laikā viņš uz viņas paskatās un sāk šņākt. Viņš tā kā grib aizdzīt viņu projām, bet viņam gribās tikpat ļoti arī ēst. Tas tik redzīgi, jo viņš tā kā paēda, tad viņš tā kā beidz ēst, paskatās uz viņu, pašņāc, bet viņš tā kā negāja pie viņas un tā kā nekāvās, viņš vienkārši paskatījās uz viņu un šņāca un turpinājās, un viņš visu laiku darīja, tā kā viņš nevarēja mierīgi savā nodabā ēst. Sīkā tikmēr vispār viņai bija pilnībā vienalga, viņa vienkārši ēda un viss, viņa pat nepaskatījās uz mazuli, bet mazulis tur pats savā sulā vārījās. Smieklīgi paskatīties uz viņiem, kā viņi tur ņemas un meņģējās, bet es domāju, ka viss būs labi, vienkārši mazulim ir tāds raksturs, un tas ir pilnībā normāli, ka viņš tā dara, un es domāju, ka viss būs labi. Par ko es esmu šokā, ka viņi vēl nav darījuši vai mēģinājuši darīt nekādas lietas. Bet tas tāpat agrāk vai vēlāk notiks, bet jā, labāk vēlāk. Tas ir arī viss šajam video, mēs tiksimies nākošajā. Atā!